Dzīvojam Norvēģijā, and this is our first time in this country. un šī ir pirmā reize Latvijā, kad mēs šeit esam. And actually, for the last years, we have been traveling to many different countries, holding seminars on topics like what we're presenting tonight. Un mēs esam ceļojuši pēdējos gados apkārt pa visu pasauli un piedāvājuši tēmas un seminārus par dažām no tām tēmām, ko mēs dzirdēsim arī šovakar. And it's very interesting to see how there is a greater interest in health across the world, and there's just this kind of awakening, you could say. Un ir prieks redzēt un piedzīvot, kad veselības joma pasaulē kļūst arvien nozīmīgāk un tā izplatās, un varētu teikt, ir tāda kā piecelšanās šajā jomā. More and more people are understanding that, the health does matter. Un vairāk cilvēki saprot, ka patiešām veselībai ir nozīme. And what we want to do tonight in our short presentation Un ko mēs šovakar vēlamies veikt šajā īsajā is prezentācijā? that we would like to look at the holistic view of health. Mēs vēlētos aplūkot vispusīgu veselību no visām pusēm, Because when I say health, maybe we think mostly about the body. jo, kad es saku vārds veselība, varbūt mēs bieži vien domājam par saviem ķermeņiem, But actually, there's more involved than just the physical body when it comes to health. bet, kad ir runa par veselību, tas ir kas vairāk kā tikai mūsu fiziskais ķermenis. Because our health has much to do with how we are feeling mentally and spiritually. Jo mūsu veselībā ir liels sakars ar to, kā mēs jūtamies mentāli un arī fiziski. Can you guess what is one of the highest diseases today, or Es atvainojos, sicknesses? mentāli un garīgi. Jautājums, vai jūs zināt, kas ir viena no visplašāk izplatītajām mentālajām saslimšanām? It's actually a mental sickness. It's depression. Tā ir patiesībā prāta slimība, mentāla slimība, tā ir depresija. Depression is on an all-time high in the world in many different countries. Depresija patiesībā pieaug visā pasaulē, daudzās valstīs. And statistics show that when you are depressed, it also has an effect on your physical health. Un statistika pierāda, ka, kad cilvēki ir depresijā, tas ietekmē arī viņu fizisko stāvokli. So we see how our mental health and our thoughts are connected also with our physical well-being. Un tādā veidā mēs ievērojam, ka mūsu mentālā veselība ir saistīta arī ar mūsu fizisko labsajūtu. But then there's another dimension again, Bet vēl ir kāda cita dimensija, and that's the spiritual dimension. un šī ir garīgā dimensija. And we're going to talk a little bit about that as well tonight. Šonakt mēs pieminēsim arī nedaudz to, But I'd like to begin with this quote. bet es vēlētos sākt ar šo citātu. Former President of the United States, Thomas Jefferson, Bijušais Amerikas Savienoto Valstu prezidents Thomas Jeffersons, he said, "Health and freedom are two things you don't appreciate until they are gone." viņš saka šādi: veselība un brīvība ir divas lietas, ko mēs nenovērtējam, līdz mums tās vairāk nav. Isn't that very true? Vai tas nav patiesi? You know, when you don't have freedom, then you suddenly notice it. Kad jums tiek ierobežot jūsu brīvību, jūs to pēkšņi pamaniet. And the same thing with health. Un tas pats ir arī ar veselību. When you feel sick, then you realize what you had before. Kad jūs esat slims, jūs saprotat to, kas jums bija iepriekš. So health and freedom, things that we sometimes take for granted. Tātad veselība un brīvība lietas, ko mēs ņemam par sevi, ko mēs uzskatām par sevi paši saprotams. But we could actually say that these are some of the most important things that we have as human beings, a good health and freedom. Bet mēs varētu teikt, ka šīs ir dažas no tām lietām, kas mums ir visnozīmīgākais kā cilvēkiem – laba veselība un brīvība. And so what we're talking about here tonight is a holistic view of health. Un šovakar mēs runāsim šeit par vispusīgu veselības apskatu. How our mind functions, Kā mūsu prāts darbojās? how our thoughts patterns are, Kāda ir mūsu domu kāds ir mūsu domu virzieni? has a lot to do with also our physical health. Tam ir liela saistība ar mūsu fizisko veselību. And, if we go a little bit back in time, Un, ja mēs ejam atpakaļ nedaudz laikā, in ancient history senajā vēsturē, and various civilizations of Europe, daudzās Eiropas civilizācijās, a lot of the focus when it came to these matters liels fokus, kad bija runa par šīm lietām, was actually on the spiritual, bija pievērsts tieši garīgai jomai, but not so much on the body. bet ne tik daudz tieši par ķermeni, For kā ir runa. example, if you go to Greek, the ancient Greek culture, Piemēram, ja jūs doties uz seno grieķu kultūru, there was a lot of focus on the spirit within, bija liels fokus uz iekšējo garu, but not so much focus on the well-being of the body. bet ne tik liels fokus uz cilvēku ārējo ķermeni. Whereas as you look today, maybe it's, in the majority of cases, the other way around. Un, ja jūs aplūkojat kādu situāciju šodien, lielākajā daļā gadījumu tas ir pretēji. Today, when we live busy lives, but then if we get a problem with our health,
then, where do you go? You go to the doctor. Mēs dzīvojam savā modernajā dzīvē, un kad mums ir kāda problēma ar veselību, kur mēs dораmies? Mēs dораmies pie ārsta. But most doctors will not ask you how you are doing mentally or spiritually. Well, sometimes they do, but many of them don't. Bet lielākā daļa ārstu jums nejautās, kā jūs jūtaties fiziski, vai kā jūs jūtaties mentāli, vai kā jūs jūtaties garīgi. So it's interesting that maybe in history we see a lot of focus was on the spiritual. Today a lot of focus is on the physical. But actually in order to have a good health, we need to bring these things together. Un mēs redzam vēsturē, ka liels fokus bija uz garīgo veselību. Tāpat šodien liels fokus ir uz fizisko veselību. Un lai mums būtu laba veselība, lai mēs labi justos, mums šīs lietas jāsaņem kopā. What we all want in life is really an abundant life. Ziniet, ko visi mēs vēlamies ir piepildīt pilnīgi dzīve. A life full of joy. Dzīve ir pilna ar prieku. A life that is overflowing with energy. Dzīve, kas ir pārpilna ar enerģiju. That's interesting because in the Bible it says in John chapter 10 and verse 10, Jesus says, I have come that they may have life and that they may have it abundantly. Un tas ir ļoti interesanti, jo Bībelē Jāņa 10:10 Jēzus saka, es esmu nācis, lai viņiem būtu dzīvība un lai viņiem tā būtu pārpilnībā. Not just life, but life abundantly. Ne tikai dzīve vai dzīvība, bet dzīve pārpilnībā. And that kind of a life involves a holistic life. Un šāda dzīve prasa vispusīgu dzīvi. Intellectual health. Intelektuāla dzīve. The development of the intelektuāla mind. Veselība. We talk, Prāta attīstība. Then we have the physical health. Tad mums ir fiziskā veselība, spiritual health, garīgā veselība and social relational health. Un sociālā attiecība veselība. When you have bad relations kad jums ir slikts with attiecības people around you, ar cilvēkiem, kas jums apkārt, that will also affect the way you feel physically. tas ietekmēs to, kā jūs jūtaties arī fiziski. So I want to look at 3 areas tonight. Un es vēlos šovakar aplūkot 3 jomas. When we tap into this spiritual health, mental health, Kad mēs aplūkojam šo garīgo un prāta veselību. I would like to look at prayer, Es vēlos aplūkot lūkšanu, forgiveness, piedošanu and rest. un atpūtu. And we're going to look at some statistics of studies that have been done in these areas. Un mēs aplūkosim kādas statistikas, kas ir veiktas šajās jomās. Now, this is a book written by a medical doctor by the name of Neil Nedley. Šo grāmatu ir rakstījis ārsts, kur sauc Nīls Nedlijs. And Dr. Neil Nedley has specialized not only on the physical health, but also in the areas of mental health and spiritual health. Un šis medicīnas doktors ir fokusējās ne tikai uz fizisko veselību, bet arī uz garīgo un mentālo veselību. And he talks about meditation and prayer. Un viņš runā par meditāciju un lūkšanu. Now, I have a little bit of a long quote here on the screen, so I'm not going to read it all. I'm just going to more describe it, so it's also easier for the translator. Un man šeit ir kāds garāks citāts uz ekrāna. Es to nelasīšu, bet vienkārši pateikšu, par ko tur rakstīts ir. But it talks about the benefits of meditation and prayer. Bet šeit ir runa par kādas ir priekšrocības meditācijai un lūkšanai. And how they help against stress. Un kā tās palīdz pret And stresu. stress is something else that is causing actually a lot of anxiety, which leads to physical illnesses. Un stress ir vēl viena lieta, kas mums dod lielu nemieru un noved pie daudzām saslimšanām. Stress can lead to a high blood pressure, Stress var novest pie paaugstinātā sirdsspiediena, which again can cause other diseases. kas atkal var novest pie citām slimībām. So, how do you deal with life's stresses? Tad kā jūs tiekat galā ar dzīves stresu? It is then good to have times of rest. Ir labi, lai mums būtu laiks atpūsties. And statistics show that meditation and prayer can be very helpful. Un statistika pierāda, ka meditācija un lūkšana var būt ļoti noderīgas. And yet there's a difference though in kinds of meditation and prayer. Un tomēr ir atšķirība starp dažādām lūkšanām un meditācijām. And this Dr. Neil Nedley, he actually did some studies into the different types of prayer and meditation. Un šis ārsts patiesībā veic pētījumus par dažādām meditācijām un lūkšanām. And he says the right type of prayer is when the mind is active. Un viņš saka, pareizais lūkšanas veids ir tad, kad prāts ir aktīvs. So that your thinking process is active. Kad jūsu domāšanas process ir aktīvs. Whereas there are also types of meditation, some Eastern types of meditation, where it's more like emptying the mind and the mind is not active. Kur tāpat laikā ir citi meditācijas veidi, kas ir austrumu meditācija, kad prāts tiek iztukšots un tas nav aktīvs. And this can actually lead more to like hypnotic, this can have more like a hypnotic effect. Un tam ir vairāk hipnotiski ietekme.
And what they do is they actually have a machine which they can measure the frontal lobe activity. Un ko viņi dara? Viņiem patiesībā ir ierīce, ar ko viņi spēj izmērīt priekšējā smadzeņu puslodes aktivitāti. Now, what's the frontal lobe? Kas ir priekšējā smadzeņu The puslode? frontal lobe is actually the part of your brain. It's situated here in the forehead. Tad priekšējā smadzeņu puslode ir daļa no smadzenēm, tā ir novietot šeit pieres And it's daļā. basically where your reasoning powers is, your willpower, where you make choices. Tā ir vieta, kur mēs pieņemam lēmumus, kur mēs domājam. And actually, when you use a lot of like alcohol, your frontal lobe is affected. Un patiesībā, kad It jūs lietojat diminishes in size. alkoholu, priekšējā smadzeņu puslode tiek ietekmēta un tā samazinās savā apjomā. So there are certain healthy food is good for your frontal lobe. Un ir veselīgs uzturs, piemēram, ir labs jūsu priekšējā smadzeņu puslodei. Smoking and drinking and things like that. Actually, a lot of TV can also affect your frontal lobe. Smēķēšana, dzeršana, patiesībā pat televīzijas skatīšanās var ietekmēt negatīvi jūsu priekšējā smadzeņu puslodi. And so this is something to think about because this is that kind of our connection that we have. Un connection? Connection. It's Okay. like our connection with God. Jā, un mums ir svarīgi to apsvērt un apdomāt, jo šī ir tā vieta, kas savieno ar Dievu arī. So prayer keeps intact this frontal lobe activity. Un lūkšana tad uztur šo priekšējā smadzeņu puslodes darbību. Now let's look at our next point, forgiveness. Aplūkosim nākamo punktu, piedošanu. When you go around in life with grudges against someone, grudges, like Okay, being angry. yeah, Kad jūs dzīvojat ar dusmām pret kādu cilvēku, and you continually have this going on in your mind, like that you hate this person. un jums pastāvīgi šis cilvēks ir prātā, jūs viņu ienīstat. Actually, that person might not even know that you're going around with those thoughts, right? Un patiesībā šis cilvēks varbūt mēs nezinām, ka jūs staigājat apkārt ar šādām So domām, who vai is ne? really being affected? Tad kurš cieš šajā You're gadījumā? actually being affected Jūs yourself. ciešat, vai ne? So, and there are also being done studies on the power of forgiveness. Un ir veikti pētījumi par piedošanas spēku, Because what you're doing when you're forgiving, it's not about, forgetting what a person has done to you. un kāda ir šī piedošanas loma? Tas nav, ka mēs aizmirstam, ko šīs cilvēks mums ir nodarījis. Maybe something has happened that you just can't forget. Varbūt ir noticis kaut kas, ko jūs vienkārši nespējat But what it aizmirst. has to do with, it is at yourself being at peace with this circumstance and situation so that you can continue in life. Patiesībā, kas notiek, ir, kad jūs esat apmierināti vai jūs samierināties ar dzīvi un ar šo situāciju un varat turpināt dzīvot. It is actually letting go of bitterness and anger that is kind of like, it's almost like eating you up on the inside. Tas ir ļaut iet šīm dusmām un sarūktinājumiem, kas jūs sēd no iekšpuses. And there was a doctor that did a study on the power of forgiveness, and he said actually it can lead to less stress, and he even talks about how it leads to how it's connected with things like depression and heart diseases and stroke and cancer when we don't forgive. Un bija kāds ārsts, kurš veic pētījumu un atklāja, ka piedošana patiesībā mums samazina stresu dzīvē, tas mūs pasargā no dažādām saslimšanām, pat no vēža un sirds un asins saslimšanām. This was a study done by a doctor by the name of Fred Lusik, which had a PhD in health and a psychologist at Stanford University. Tad šis ārsts bija, what is his name? Fred. Here. Okay. Jā, tad šī ārsts vārds ir Freds Luskins, un viņam doktora grāds Stanford universitātē. And I thought it was very interesting. Un es domāju, tas ir ļoti interesanti. Because again, it shows the connection between what is going on in our mind and how we are feeling in our bodies. Jo atkal tas parāda šo saistību starp to, kas notiek mūsu prātā un kā tas ietekmē mūsu ķermeni. And then finally, I would like to look at a third point here. Un es vēlos aplūkot beidzot arī trešo And that punktu, is about rest. un tas ir par atpūtu. Now, we're living in a busy world, Mēs dzīvojam aizņemtā pasaulē, and there seems to be, hardly enough time to do the things we would like to do. un liekas, ka mums nepietiek laika, lai mēs paveiktu tās lietas, ko mēs vēlētos. And in our society today, it's very hard to find moments of rest. Un mūsdienu sabiedrībā ir ļoti grūti atrast kādus brīžus atpūtē. And yet, it is interesting because when we go back to an ancient book, Un kā nekā tas ir interesanti, jo kad mēs dodamies pie kādas senas grāmatas, we actually find already in the Bible a lot of emphasis on getting enough rest. mēs atrodam pat Bībelē
lielu uzsvaru, ka mums jāsaņem pietiekami daudz atpūtas. You know, when you want to treat a machine the right way, then you read the instructions, right? Like how to treat it. Kad jūs iegādājaties kādu mašīnu vai kādu ierīci, jūs lasat lietošanas instrukciju, kā to lietot pareizi, vai ne? You know, in the same way, if we are created beings, then we should be looking at, okay, what does actually the Creator say about how we should treat our bodies? Un, ja mēs esam radītas būtnes, tad mums vajadzētu padomāt, kā patiesībā mūsu radītājs vēlas, lai mēs lietotu un uzturētu savus ķermeņus. And in the very beginning of the Bible, it describes how the world was created, and then it actually talks about God specifying a day of rest. Un, ja mēs, kad Dievs radīja visu pasauli iesākumā, mēs atrodam to Bībeles sākumā, tad viņš arī parādīja, viņš deva dienu atpūtē, viņš deva cilvēkiem iespēju atpūsties. Have you ever thought about why we actually have a 7-day week? Vai jūs kādreiz esat domājuši vai apsvēruši, kādēļ mums ir 7 dienu nedēļa? You know, we know why we have a year, right? Mēs zinām, kādiem mums ir gads, vai ne? A year is the time that our planet Earth rotates around the sun. Gads paiet gads, kamēr saule Zeme apiet apkārt saulē. We also know why we have a day. Mēs zinām, kāpēc mums ir A diena. day is the time that our Earth rotates around its own axis. Diena paiet, kad Zeme rotē ap savu asi. We also know why we have a month. Mēs zinām arī, kādiem It ir is actually mēnesis. connected with the lunar cycle of the moon. Tas ir saistīts ar mēnesi lunāro ciklu. So you can find out a year, a month, and a day based on astronomy. Jūs varat noskaidrot dienu, mēnesi un gadu balstoties uz astronomiju. But there is nothing in astronomy that tells us that we should have a 7-day week. Bet Nothing. nekas astronomijā nerunā par to, ka mums vajadzētu būt 7 dienu nedēļai. So the only source of actually a 7-day week is actually found in the Bible. It's very interesting. Ļoti interesanti, ka vienīgā vieta, kur mēs atrodam par 7 dienu ciklu, ir Bībelē. You know, during the French Revolution many years ago, Daudz gadus atpakaļ Franču revolūcijas laikā, during the French Revolution, you know what they did? jūs zināt, ko viņi izdarīja? They instituted a 10-day week. Viņi ieviesa 10 dienu nedēļu. So instead of a 7-day week that we have now, they had 10-day week. Tā vietā, kad mums šobrīd ir 7 dienas, viņiem ir 10 dienu nedēļa. But they only had that a number of years Bet tā viņi piekop to tikai Before- dažus gadus. before they went back to a 7-day rhythm. Pirms viņi atgriežas uz šo 7 dienu Do you know ritmu. why? Vai jūs zināt, kādēļ? Because people were just not coping. Tāpēc, ka cilvēki vienkārši nespēja People tik were līdz, stressed. viņi bija They stresā, were getting sick. viņi saslim, Society was not functioning. sabiedrība nefunkcionēja, And so they went back to a 7-day un week. viņi atgriezās pie 7 dienu nedēļas. It seems that there's something in us that says, you know, it's important to get a day of rest. If you've been busy for 6 days or 5 days, it's good to get some rest. Liekas, ka mūsos ir kaut kas iekšā, kas saka, ja jūs esat strādājuši 6 dienas, tad ir labi, ka jums ir diena atpūtai. You know, sometimes we try to push ourselves, Dažreiz mēs spiežam sevi, but in the end, it doesn't really pay off. bet beigās tas tomēr neatmaksājas. And so there are actually simple things that are connected to our physical health. Un ir vienkārši lietas, kas ir saistītas ar mūsu fizisko veselību. And a few of those things we've looked at here tonight. Un dažas no šīm lietām mēs aplūkojam You šovakar. know, take time to rest. Ņemiet laiku, lai atpūtieties. Take time, make sure that your mind is free. Pārliecinieties, ka jūsu prāts ir brīvs. You know, if you're struggling with some mental issues, these are things to, and anger or hatred or whatever it may be, let it go so that you can physically experience this abundant life. Ja jūs cīnaties ar kādām mentālām problēmām, vai jums ir šīs dusmas un sarūktinājums, tad ļaujiet tam iet. Un I want to close off our time together with another simple study that was done a number of years ago. es vēlos noslēgt šo lekciju ar nelielu, ar kādu studiju, ar kādu It is pētījumu, actually- kas tika veikts vairākus gadus atpakaļ. It was a study that appeared in National Geographic magazine, a very well-known magazine worldwide. Tā bija stadija, kur tika aprakstīta National Geographic was- žurnālā, kas ir pasauli pazīstams žurnāls. It was written by a best-selling author by the name of Dan Brutner. Un to sarakstīja Dans Brutners, kas ir pasaules plaši pazīstams rakstnieks. And this study was called The Blue Zones. Un šo stadiju sauc zilās zonas. Now, what this man did Ko šis vīrs izdarīja? is he looked at people groups in the world
viņš aplūkoja cilvēku grupas visā pasaulē, that lived longest, kas dzīvoja and visilgāk, that had the best health. un viņiem bija vislabākā veselība. And so he identified 4 people groups, 4 groups of people in the world. Un viņš identificēja 4 cilvēku grupas visā pasaulē. Now, he was not connected with any of these people groups, Viņš nebija nekādā veidā saistīts ar so šīm he cilvēku grupām. wasn't biased in any way. Viņš nebija nekādā veidā aizspriedumains, jā. So he was just purely looking at the statistics. Viņš vienkārši aplūkoja statistikas. And this is what he came up with. Un šīs ir tās lietas, ar ko viņš... This is what he referred to as the 4 blue zones. Šie ir viņa slēdzieni, šīs ir 4 zilās zonas. The Sardinians, Sardjāņi, the Okinawans, Okinavieši, the Costa Ricans, Kostarikieši and the Seventh-day un Adventists. septiesdienas adventisti. Now, what he said is, what was significant about these groups Viņš teica, kas bija nozīmīgi šīm grupām, is that, of course, some of them, the first 3 especially, they were geographically in a certain location, and of course it had to do with also genes, strong genes. un šīs pirmās 3 grupas, ko jūs šeit redzat, viņš viņas tā kā izvērtēja, tāpēc viņas mēs varam saprast, ka viņas bija geogrāfiski ietekmētas, vai tas bija saistīts ar spēcīgiem gēniem. And so you could say there was an explanation for the first 3 groups, Un jūs varētu pateikt, ka tur ir izskaidrojums šīm pirmajām 3 grupām, but then the 4th group kind of stood out because it's not a nationality per se. bet 4. grupa izcēlās, jo tā nav nacionalitāte, tā nav It's actually tautība. many nationalities that are Seventh-day Adventists. Patiesībā daudzas nacionalitātes un tautas ir septiesdienas adventisti. It's a Christian movement throughout the world Tā ir kristiešu kustība pa visu pasauli, that has a focus on healthy living. kur fokusējās uz veselīgu dzīvesveidu. And it is interesting because actually when you look at aspects of health today, Un tas ir interesanti, ja jūs aplūkojat veselības aspektu šodien, there is more and more focus again on the mental and the spiritual. ir vairāk un vairāk fokus atpakaļ uz prāta veselību un fizisko veselību. And this study kind of brought that out again, like, okay, here we see the importance of taking a day of rest, the 7th day. Un tāpat arī garīgo veselību. Un šeit mēs redzam, ka atkal ir fokus, atgriežās šī doma, kad mums patiesībā jāņem ir diena, lai atpūstos. As the Seventh-day Adventists are people that they keep a 7th day of rest every week, the Sabbath. Kā septiesdienas adventisti, viņi ņem brīvu katru nedēļu 1 dienu, 7. dienas sabatu. And so, in conclusion of this meeting, I would just like to say that, make sure that you take care of your health, not only physically, but also spiritually and mentally. Un noslēgumā es vēlos jums teikt, lai jūs labi parūpēties par savu veselību, tās kopumā, ne tikai fiziski, bet arī mentāli un garīgi. Your life is important. Jūsu dzīve ir nozīmīga. And I believe that, there's a God that has created you, Un es ticu, ka Dievs, kurš jūs radīs, and He wants you to experience the abundant life. viņš vēlas jūs piedzīvot dzīves pilnību, He wants you to experience joy and peace, piedzīvot mieru un prieku. and it can be yours. Un tas var būt jūsu. Thank you very much. Paldies jums.